šausmas. Šitas jāliek pāri, tā kā. Un tu lielīdīs? Tā kā, jā. Vai? Nu man it kā lienas kākla, tad tev es domāju. Nē, es domāju, man tur tās visādas lietas. Tā, matas tā kā paņēma uz sāniem vairāk. Un tad kā tev vērtāk. Jā, un droši vēl. O? Es tako nedzirdu. Ir labi. Nedēļas nogalē Evija izmantoja LMT kolektīva balvu braucienu ar rallija auto. Meitene drīkstēja ņemt līdz vienu no dalībniekiem. Izvēle bija ļoti grūta, kā visiem zināms, ja. Bet beigās es izdomāju, ka es skatīšos tāda negluži profesionālā viedokļa, bet es nevarēju izšķirties starp daudziem cilvēkiem, es laikam mainījās. Bet beigās es domāju, ka es sāku spriest starp Samantu un Ivaru, jo, manuprāt, viņi pēdējos koncertos bija ļoti labi pastrādājuši. Un tad es ilgi domāju, kurš vairāk varētu gribēt. Un tāpēc es izvēlos Ivaru. Es priecājos, ka es izvēlējos Ivaru līdzi, jo es sapratu to, ka viņš tiešām ļoti gribēja. Un tā, ka mēs bijām tur, tad es tiešām arī to izjūtu. Un jā, bija tiešām ļoti feini. Labākais bija tas leciens, tur tādā vienā vietā tāds leciens, un aiz tā leciena bija tāds maziņš nobrauciens uz leju, un tāds mazliet garāks gabaliņš, kur varēja mazliet ieskrēties, un tad jā, un tad var forša vieta. Nu, mazāk kā tur bija? Ko? Kā tur bija? Evija bija tā, ka mēs izbraucām to iesildīšanās apli, bet ar tevi jau zināja visu to trasi un uzreiz jau ātri brauc. Tas bija riktīgi. Jo! Es sākumā nezināju, kur likties. Pirmais uzbrauciens vienkārši tā, ka tu vienkārši... Es domāju, ja visu laiku būtu tikai pirmais uzbrauciens, tas neizskatās. Es domāju, kā lai es viņai labāk atlīdzinu, nu. Bet es noteikti tā pārgalvīgi neko tādu nedomāšu. Es vienkārši, ka būs kāda iespēja, laba iespēja, kā es viņai varētu atlīdzināt, tad es ar to izdarīšu.